Mēs vienmēr mīlam tos salīdzināšanos ar abām kaimiņu valstīm. Kā mēs izskatāmies šajā perspektīvā? Teiksim tā, ar Igauniju mēs izskatāmies varbūt līdzīgi ar tajās prognozēs šim gadam, bet jāsaka, ka Igauniem gads, manuprāt, ir iesācies labāk un straujāk nekā visdrīzāk iesāksies mums. Tāpēc mums vēl tur, protams, jāskatās, kā tas attīstīsies, bet leiši gan iet uz urā. Tur diezgan labi viss izskatās. Mēs esam samazinājuši prognozes arī Lietuvai, jo tas globālais fons tomēr nav pozitīvs. Mēs esam, teiksim, visās valstīs kaut nedaudz, bet šīs prognozes samazinājuši, bet Lietuvai arī pirmais ceturtdienas tomēr izstāsta diezgan labs. Kas viņiem sanāk? Viņiem ir nedaudz citi tirdzniecības partneri. Es domāju, ka tas palīdz. Polija viņiem ir svarīgs partners, un Polija ir viena no straujāk augošajām joprojām valstīm Eiropā. Tā kā tas palīdz, un viņi nebija tik ļoti atkarīgi, piemēram, no ziemeļvalstīm, kā Igauņi. Lietuviešiem ir lielāks arī iekšējais tirgus. Viņi paši ir vairāk. Jā. Viņiem arī palīdz imigrācija, jo teiksim, mums krīt iedzīvotāju skaits. Parasti mēs vēl līdz galam datus neesam saņēmuši par 24. gadu pat, ja? Bet kopumā mums tā situācija ir, labi, var būt pie nulles labākajā gadījumā, bet drīzāk tas, ka mums tas iedzīvotāju skaits krīt. Ja? Īstenībā noteikti mums iedzīvotāju skaits krīt, kas mums varētu būt pie nulles, ir tas imigrācijas jautājums. Bet leišiem tā imigrācija vismaz palīdz šo demogrāfijas problēmu drusciņu uzlabot, un tas noteikti arī ietekmē izaugsmi. Un plus vēl viņi ir optimistiskāki. Vienkārši, ja skatāmies uz dažādiem rādījumiem, bišķiņ tā mentalitāte ir cita, un es domāju, ka tas arī palīdz, un it sevišķi šādos brīžos, kad tas it kā noskaņojums tomēr var diezgan daudz ko mainīt. Tavs investīciju lēmumus, tavas cerības par nākotni un plānus. Ja tev liekas, ka viss būs slikti, tad iespējams tu nemaz neinvestē, nemaz nepēc dzīvokli, un tas, protams, norauj uzreiz uz leju arī visu ekonomikas attīstību. Kaut kad vienreiz šo podkāstā stāstīja man sena teorija, ka poļi, nevis poļi, bet lietuvieši, kā pirms dažiem gadsimtiem bija liela valsts kopā ar Poliju, tad viņiem kaut kas tur varbūt ir palicis tajā dvēseles vērienā. Es domāju, noteikti. Parunājot ar kuru lietuvietu var redzēt, ka viņiem ir palicis, jā. Kaut kas palepojas, tā kā.